Lielās pārvērtības. Šodien ir skaists laiks, vai ne? Labdien, Simba! Vai tu esi kaut ko pazaudējis? Kāpēc tu neatbildi? Tev ir slikts garstāvoklis. Simba, pasaki, ko es pazaudēju, es palīdzēšu. Liec taču man mieru. Ej, medī kukaiņas vai sēdi uz zara un klaigā pilnā balsī. Cik neko tu neprot darīt. Tu esi skaudīgs. Tev skauž, ka es tik labi dziedu. Es pabeigšu ātrāk. Nē, es strādāju ātrāk. Kas tas? Tu pazīsti viņu? Nē, es nekad neesmu redzējis šo galvu. Sveiks, kas tu esi? Kādai dzīvnieku sugai tu piederi? Es? Kas ir? Mēlis norīs. Viņš tiešām ir norījis mēli. Piedodiet, es esmu tik pārsteigts. Nekad nebiju redzējis tādus dzīvniekus kā jūs. Mēs arī neesam dzīvnieki. Bet nebaidies, mēs neko ļaunu nedarām. Mierīgā kukainīša par mums nav. Mierīgi, klusi un kautrīgi dzīvnieciņi. Arī es meklēju mieru. Piedodiet, es negribēju jūs iztraucēt. Tu esi apbēdināts? Paliec, tu mūs netraucē. Mēs ādām sev kūniņu tērpu. Kūniņa? Kas tas ir kūniņa? Un kas ir kūniņas tērps? Mēs gatavojamies kāzām. Ar šīm adatām jūs gatavojaties kāzām? Tu mums uzdod visādus jautājumus, bet neesi pateicis, kā tevi sauc. Esmu laulāns Simba. Es gribu uzzināt visu par visiem dzīvniekiem. Simba? Jūs dzirdat, viņu sauc Simba. Tad jau tu esi zvēru karaļa lauvas dēls. Jā, tas es esmu. Jūs pazināt manu tēvu? Protams, tavu tēvu mēs visi mīlējām un cienījām. Tavs tēvs bija cēlsirdīgs, viņš bija gatavs jebkurā brīdī palīdzēt, ja vajadzēja. Taisnība, viņš mums vienmēr visiem palīdzēja un nemeklēja pašlabumu. Reiz es būšu tāds kā mans tēvs. Tev vēl tāls ceļš priekšā. Jā, taču es zinu, ka man tas izdosies. Vispirms tev jāiemācās būt pieticīgam. Uzmanies, godkāri tevi pazudinās. Piedodiet, bet es neesmu slikts un gribu būt tāds pats kā mans tēvs. Priecājos. Tagad mēs tev izstāstīsim, kas esam un ko mēs darām. Vispirms skaties, šai pusē ir kūniņas, kas reiz pārvērtīsies par skaistiem nakts tauriņiem. Vai šīs kūniņas ir tādas pašas kā jūs? Viņas arī gatavoja sev kāzu tērpus? Jā, tikai mēs kādreiz kļūsim par dienas tauriņiem. Ej, paskaties tur otrā pusē. Tur ir nakts tauriņu kūniņas. Viņas tev sniegs vēl sīkāku informāciju. Tu domā, ka es varētu viņas apciemot? Protams, viņas ir ļoti jaukas, tikai nav tik skaistas kā mēs. Atnāc vēl pie mums ciemos? Labi, kad būšu parunājies ar jūsu draudzenēm, es atnākšu. Kā viņas sauc? Nakts tauriņi. Skaidrs, nakts tauriņi. Kas atļaujas mūs traucēt? Kas tu esi? Piedodiet, mani sūta dienas tauriņu kūniņas. Kā tu uzdrīksties mūs traucēt? Tev neviens nav mācījis pieklājību un labas manieres. Piedodiet, es tikai gribēju uzzināt, kāpēc jūs slēpjaties savos mēteļos. Jā, viņam nav skaidrs. Mēs drīz lidosim. Lidosit?
Kā tad jūs ar tiem bieziem meteļiem lidosit? Paklau, beidz uzdot idiotisks jautājums. Mums nav laika uz tādiem atbildēt. Tu neredz, ka mēs steidzamies. Es atnācu, lai iepazītos ar jums draudzīgos nolūkos, es neko par jums nezinu. Mēs neesam nejaukas, tikai briesmīgi steidzamies. Kādu dienu es būšu karalis. Es gribu visu zināt par jums. Viņš nesaprot, ko mēs darām. Viņš nesaprot, kāpēc mums ir jāgatavojas. Viņš nezina, kas mēs patiesībā esam. Mēs viņam izskaidrosim mūsu pārvērtības. Nāc tuvāk un skaties. Es tev kaut ko parādīšu. Redzi šo te? Tā ir cepure. Jā. Tā ir mūsu līgavas kleitas nobeiguma daļa. Pēc tam mēs kļūsim skaistas. Nebrīnies. Viss notiks pavisam mierīgi. Jā, mēs esam ietinušās zīdā. Mēs ražojam vislabāko zīdu pasaulē. Tiesa. Un tā tērpušās zīdā mēs pārvērtīsimies. Jūs pārvērtīsieties tērpušās zīdā? Skaties. Un tu sapratīsi mūsu skaistumu noslēpumu. Tas ir noslēpums. Jūs nemaz nekļūstat skaistākas, bet līdzināties olām? Iespējams. Taču, kad es izlīdīšu laukā, tu man nepazīsi. Tu taču tur nosmaksi. Neuztraucies. Es izkļūšu laukā sveika un vesela un piedabām skaista. Es arī. Atā. Atā. Kaut kas traks. Var darēt, ka viņš tur nosmaks. Es arī taisu ciet savu cepuri. Pārvērtība laiks ir klāt. Atā. Nākamreiz tu mūs redzēsi lidojumu krāšņos tērpos. Tas ir dabas noslēpums. Necenties to izprast. Tikai vēro. Atā. Es gribu ātrāk lidot savā samta tērpā. Tā stunda ir klāt. Tagad mana kārta. Sveiki! Viņas visas ielīd savās zīda kūniņās. Jācer, ka tā nav kolektīva pašnāvība un nenotiks nekas ļauns. Neko nesaprotu. Simba, kur tu biji? Kanārijas man teica, ka tu kaut ko meklēji. Vai atradi? Simba, kas tev ir? Tu nobijies? Tu nevari iedomāties, ko es redzēju. Es redzēju kūniņas, kas adīja zīda tērpus. Nabaga Simba, tu laikam esi pārsauļojies. Ko viņš teica? Kūniņas, kas āda? Laikam, no šeit neko lāgā nevar dzirdēt. Iesim tuvāk. Jā, es gribu zināt. Kā iet, Simba? Kāpēc tu esi tik sašļuts? Vai tīģeris tev nobiedēja? Izskatās, ka viņš būtu redzējis spoku. Simba, es dzirdēju, ka tu runā par kūniņām. Kas tas ir? Nu jā, tie varbūt ir spoki, ko? Kūniņas. Viņas ielīd savās mājiņās, lai vēlāk kļūtu skaistas un varētu lidot, plimnot samta spārniņus. Viņas to sauc par lielo pārvērtību. Tu murgo? Vai kas ar tevi notiek? Man liekas, ka viņš būs ieraudzījis tīģeri un laidies projām, ko nagi nes. Jā, es saprotu. Viņš pat nejuta. Simba, kas tev kaiš? Kāpēc viņš tāds izskatās? Klusāk. Izskatās, ka viņš ir nopietni saslimis. Viņš murgo. Tas ir šausmīgi. Mums kaut kas ir jādara. Jāiet pēc palīdzības pie medmāsas. Nē, viņas visas tur nosmaks. Pasteidzies, skrien pie Olekas. Skrienu. XL čamājas. Jā, tiesa. Nabaks. Viņa galviņā mīt kaut kādi briesmoņi. Es uztraucos. Cerams, ka Oleka drīz nāks. Viņa vienmēr ierodas laikā.
Viņam ir slikti, tev tā nešķiet? Oleka un Boleka nāk. Sveika, Oleka! Nemaizies pa kājām, viņš ir slims. Skaidrs. Kas viņam kaiš? Būs labi, iedosim ožamo lapiņu. Lūk, tā ir pavisam svaiga. Vai ar to pietiek? Pēc 2 minūtēm viss būs labi. Neuztraucieties. Viņš būs redzējis kaut ko, kas viņu stipri satrauca. Sameklējiet pūci. Viņa zinās, ko darīt tālāk. Simba, izstāsti visu. Vēlāk tu jutīsies daudz labāk. Tagad mēs iesim. Jā, mūs atkal kāds var meklēt. Atā, Simba, atpūties. Tagad iesim pie pūces. Viņa mums viss palīdzēs noskaidrot. Jā, par tām kūniņām. Tagad vairs nerunājiet par to. Neuztrauciet Simbu. Jā, tā ir. Odnalro, mums vajag jūsu palīdzību. Simba jūtas slikti, palīdziet mums. Vienmēr kāds man iztraucē nepiemērotā brīdī. Nāciet ātri palīgā. Cik tie bērni ir nežēlīgi. Ko jūs gribat? Mums steidzam ir vajadzīgs tavs padoms. Simbam ir halucinācijas. Man jūs ir jāsargā ne tikai naktī, bet arī vēl dienā jāsniedz padomi. Piedodiet, bet tā ir nopietna lieta. Interesanti, ko viņš mums izstāstīs? Man arī tas interesē. Tu patiesi esi redzējis interesantas lietas, taču tavs prāts to nespēja uztvert. Pastāsti, ko tu redzēji? Es redzēju kāpurus, kas āda sev zīda kāzu kleitas. Jā? Viņas teica, ka sevi izdaiļo, lai varētu lidot. Vai viņas tev vēl kaut ko teica? Viņas ieslēdzās savās kūniņās, lai Tu gribēji teikt pārvērstos. Es jums izskaidrošu. Jums vēl ir daudz jāmācās. Simba redzēja, kā pārvērš kūniņas. Tas ir, kā kūniņas pārvērš par tauriņiem. Tad es to tomēr neesmu nosapņojis, tā ir bijusi patiesība. Jā, kūniņas tiek izaustas no zīda, kūniņās kāpurs pārvēršas par skaistu taureni. Zīds? Es esmu kaut ko dzirdējis par zīdu. Cilvēki no tā izveido garus diegus un pēc tam auž audumu. No kā vēlāk šuj tērpus. Zīds ir dārgs. Jā, ļoti dārgs. Varbūt tas ir mūsu ilgi meklētais dārgums. Šīs pārvērtības ir viens no skaistākajiem brīžiem dabā. Tagad man jāstrādā. Sameklējiet tauriņu kāpurus. Uzredzēšanos. Viņas man teica, ka draudzēsies ar mani, kad atgriezīsies. Es par tevi uztraucos. Nestaigā viens pa mežu. Nevaru neko solīt. Labāk parādi man tās kūniņas. Labi, tikai dažreiz gribas vienam kaut ko atklāt. Ne? Atkal tu sāc? Aizgāja. Vai tu vienreiz iemācīsies turēt mēli aiz zobiem? Beidz, es būšu mēms kā zivs. Citādi viss būs pagalam. Mēs ar to zīdu varētu kļūt bagāti. Man ir kāds plāniņš. Mēs noķiepsim kūniņām to zīdu un pārdosim Amerikā. Kā? Atradīsim kādu kuģi. Un? Tas tak ir tik vienkārši. Uzmanīgāk.
Tu man speciāli iesiti, jo nezinu, ko atbildēt. Nē, nomierinies. Tu par mani smejies. Dārgumu meklētāji, tas esi tu. Jā, es pazaudēju bumbiņu. Palīdziet sameklēt. Mums ļoti žēl, bet esam aizņemti. Jā, mēs esam dikti aizņemti. Žēl. Ja atrodat bumbiņu, pasakiet to man. Jā, noteikti. Mēs pa ceļam paskatīsimies. Paldies. Veiksmīgi. Kāpēc viņš mūs nosauc par dārgumu meklētājiem? Ejam, sekosim Simbam. Esam gandrīz klāt. Nāku, degu nepacietībā tev tās parādīt. Tu viņus redzi? Nē. Redz, kur viņi ir. Ejam ātrāk. Pagaidi, man ir karsti. Vēl tālu? Nē. Uz priekšu? Mēs tuvojamies dārgumiem, tagad nedrīkst atkāpties. Klusu, viņi var izdzirdēt. Tev teicu, tur ir muti. Dzirdi? Jā. Tie bija putni. Esam klāt. Vai šīs ir tauriņu kūniņas? Jā, tās ir dienas tauriņu kūniņas. Nevajag traucēt. Kas tev notika? Sāp? Es iedūru kājā dzeloni. Re. Es mēģināšu to izvilkt. Paldies. Viņas ar adatām ada savus tērpus. Es pats savām acīm to redzēju. Viņš šos tērpus sauc par līgavas kleitām. Man šķiet, ka tas būs bīstams piedzīvojums. Risks jau ir, bet tas atmaksāsies. Es dzirdu, ka viņas kustas. Viņas ģērbjas. Paiesim mazliet nostāk. Jā. Tu dzirdi? Slēpies. Aiztaisni muti, viņi mūs atklās. Jā. Tagad izšķiras mūsu nākotne. Redzi, viņas lien laukā. Jā, tie ir dienas tauriņi. Fantastiski! Dārgumi ir mums acu priekšā. Skaisti, neticami. Es esmu tik laimīgs. Pateicoties šim taurinim. Mēs būsim bagāti. Cik skaisti. Odnāro bija taisnība. Tas ir viens no skaistākajiem dabas noslēpumiem. Viņi ir tik skaisti, kaut viņi ātrāk aizlidotu. Nāc, iesim paskatīties uz naktstauriņiem. Jā. Kurš jā aizgāja? Sekosim viņiem. Viņi jau ir iznākuši laukā? Jā. Tad tāda ir kūniņu lielā pārvērtība. Tas bija tik skaisti, turklāt mēs vēl kļūsim bagāti.
Kā tu domā, vai mēs arī kādu dienu varētu pārvērsties par tauriņiem? No? Nedomāju viss. Žēl. Šis tauriņu balets ir tik skaists, kā pasaka. Izskatās, ka mēs labi nopelnīsim. Kas mums tagad jādara? Jāskatās, kur viņa atstāja savas kūniņas. Rīt atnāksim un noslēpsim, lai vēlāk varētu transportēt. Jā, ar kuģi. Nestāsti nevienam. Ejam atpakaļ. Labdien! Vai jūs mani atceraties? Tu jau neesi mainījies, bet mani gan tu noteikti nepazīsti jaunajā tērpā. Tiesa, jūs tagad patiešām esat tik skaisti. Esmu nakts tauriņu kāpurs. Es solīju, ka būšu tavs draugs. Savu vārdu es turu. Es tev arī sacīju, ka lidošu un man mugurā krāsains samta tērps. Tāpēc arī mums vajadzēja veikt sagatavošanās darbus. Priecājos, kā ar tevi iepazinos iepriekš. Labdien, vai mani tu atceries? Grūti atpazīt. Bonjour, moi je suis une des Vanessa. Tu te souviens de moi? C'est difficile de vous reconnaître. Ļoti grūti atpazīt. Šodien mūsu mazie draugi daudz ko uzzināja par tauriņiem. Rīt viņi iemācīsies vēl daudz ko par dzīvniekiem, kas dzīvo džungļos. Mēs kopā ar viņiem uzzināsim, ka daba ir pilna pārsteigumu un noslēpumu.